Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad, ja tu neesi digitāls, tu praktiski neesi vispār. Un, principā tā jau pat nav izvēle. Sveiciens visiem! Esam ciemos Mārtiņa Muižā pie uzņēmuma Purno Muiža. Čau, Mārtiņ! Čau, Tomas! Jā, varbūt vari pastāstīt, kas ir Purno Muiža? Purno Muiža ir Baltijā lielākais mednieku centrs. Mēs piedāvājam medniekiem visu no A līdz Z, sākot no ieročiem, apģērbiem, apaviem, aksesuāriem. Tāpat tās arī cilvēkiem, kam patīk aktīvi pavadīt laiku pie dabas. Sapratu. Kā jūs nonācāt vispār pie tās idejas, kad vajag e-komerci, internetu veikalu? Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad, ja tu neesi digitāls, tu praktiski neesi vispār. Un, principā tā jau pat nav izvēle. Ja tu vēlies, lai tavs bizness attīstās un neizmirst, tev tur ir jābūt. Varbūt vari pastāstīt, kā vispār jums tas process gāja, pirmo e-veikalu izstrādāt, tā pieredze, kā jums tas viss ceļš gāja? Kad es šeit sāku strādāt, uzņēmumam jau bija savs e-veikals, bet tas bija tā sen atpakaļ, un viņš, nebija mūsdienu standartiem jau vairs atbilstoši. Un tad mēs lēnām izstrādājām projektu, uztaisījām, ejot līdz laikam atbilstošu internetu veikalu, un uzsākām savu darbību arī nopietni pieteikumu. Cik es zinu, tad jums ir bijuši vairāk izstrādātāji, kur jūs esat strādājuši, un kas bijuši tās lietas, kas nav apmierinājuši, tur strādājot ar iepriekšējiem? Gadu laikā mēs esam nomainījuši dažādas programmētājus, esam strādājuši, sadarbojušies ar vairākiem uzņēmumiem, un tagad mēs esam nonākuši pie jums, pie VD Marketa, kur jūs mums arī esat palīdzējuši, labāk nekā citi tieši komunikācijas ziņā, jo mēs esam mednieki, mēs neesam programmētāji, un lieta tāda, ka daudzreiz tā komunikācija ir tieši tas klibojošais elements. Mums varbūt kaut ko cilvēki mēģina paskaidrot, bet mēs nesaprotam, vai arī tās ir sarežģītas lietas, kuras vajadzētu pasniegt nedaudz vienkāršākā valodā, vai tīri tehniski cilvēki nav bijuši spējīgi izdarīt to, ko mēs vēlamies, lai attīstītu savu biznesu. Kā tu vispār mums atradi? Pēc ieteikuma. Un kas bija tas iemesls, kāpēc tu izlēmi tieši ar mums sastrādāties? Jo tu nezināji, kas mēs esam, tu mūs nepazini, kas bija tie faktori, kad tu izlēmi sadarboties? Pirmo reizi, kad mēs ar tevi satikāmies, mēs, man liekas, ļoti ilgi aprunājāmies par to, kas ir Purno Muiža, ar ko mēs nodarbojamies, kādi ir mūsu izaicinājumi, kādas ir mūsu problēmas. Un patika tas komunikācijas veids. Jūs piedāvājāt arī ļoti saistošu piedāvājumu. Un, tā teikt, sākumā jau mēs sadarbību ar jums uzsākām tā testa režīmā, varbūt pilota režīms. Un laikam ejot, tā sadarbība ir bijusi laba, jūs esat atrisinājuši lielāko daļu no mūsu problēmām un tekoši strādājat pie izaugsmes. Kas ir tās lietas, ko vispār jūs plānojat automatizēt vai jau esat automatizējuši, kuras varbūt pirms tam bija manuāls? Viss digitālajā vidē, sākot no pasūtījuma, apstrādes, maksājumu saņemšanas, noliktavas sistēmas sinhronizācijas, ar rociņu vadīt atlikumus pie katras pārdošanas, tas nav optimāli vai ne. Tā mēs arī neesam nekad darījuši, bet gadās citreiz tehnika ir tehnika, kaut kas tev noklājās, noplīst, ir nepieciešams nedaudz manuāli iesaistīties. Un attīstībā mēs vēlamies kritiski izslēgt visu manuālo darbu, lai mūsu darbinieki ir spējīgi strādāt un netērēt laiku manuālām darbībām, bet turpretīm attīstīties, domāt jaunas idejas, kā bīdīt uzņēmumu, virzīt tālāk. Jā. Ir jau kaut kāds laiciņš pagājis, ka mēs jau sadarbojamies. Kā tu vispār vari komentēt? Tagad bija tas pilotu projekts pamēģinām, un tagad jau tas ir pagarinājis daudz vairāk. Kā tu vispār vērtē, vai ekspektācijas ir sasnieguši to, ko tu vēlējies? Kas ir tas, kas tev patika, ar ko tu esi apmierināts? Komunikācija, to es vēlos uzsvert stingrāk par visu. Man ļoti patīk, ka es esmu no A līdz Z iekšā visos procesos, es saprotu, kas notiek. Jums ir kāda aizķeršanās, jūs mākat to paskaidrot, mēs saprotam, kas notiek. Un, respektīvi, neviens darbiņš jau nepaliek arī neatrisināts. Jā, tāds jautājums, kam tu arī ieteiktu vēl sastrādāties ar VD Market kopā, kas ir varbūt tas, kā tu redzi to? Es domāju, ka veselīgi būtu sadarboties ar jums, jebkuram uzņēmumam, kurš vēlās, lai arī viņi saprot, kas viņiem notiek virtuvē. Tas lielos vilcienos būtu viss. Ja tev ir svarīgi zināt, kas tavā biznesā darās, un lai tavi programmētāji, ko tu esi izvēlējies kā sadarbības partneri, adekvāti ar tevi arī komunicē par šiem visiem jautājumiem, tad cepuri nost jums, bumba jūsu pusē, viss kā nākās. Es naturāli ieteiktu absolūti visiem. Super, paldies tev, Mārtiņ.